Valdība plāno pilnībā pielikt punktu autopārvadājumu biznesam un pilnībā iznīcināt ostu attīstības iespējas. Un šeit ir pierādījumi. No nākamā gada 1. janvāra ne tikai par 30% pieaugs viņiešu cenas smagajam autotransportam, bet arī būtiski tiks paplašināts autoceļu tīkls, ko autopārvadātāji izmanto ikdienā. Kokrūpnieki jau to ir nosaukuši par nozares beigām, jo pieaugot dīzeļdegvielas cenai pateicoties akcijas izmaiņām un seškārtīgi pagājušajā gadā pieaugot lielgabarītu smagsvaru atļaus cenām, šī nozara var neizturēt jaunu nodokļu kāpumu. Izlasot šo grozījumu anotāciju, mēs saprotam, kāpēc tas viss ir domāts. Autopārvadājumu nozara un ostu attīstība kā lielākais ļaunums. Palasiet! Neraugoties uz nodevas piemērošanu, Latvijas tranzīta un iekšzemes loģistikas plūsmā joprojām dominē kravas autotransports. Kravu plūsma pa autoceļiem turpina pieaugt. Papildus konstatēts, ka daļa kravas pārvadātāji apzināti izmanto ceļu posmus, kas nav iekļauti nodevas piemērošanas teritorijā, un tostarp arī tos ceļu posmus, īpaši, kas ved uz ostu. Un neskatoties uz to, ka progresīvie publiski plēsās ar zaļzemniekiem, zaļzemnieki priecīgi atbalstīt šo autotransporta pārvadājumu nozares pilnībā iznīcinošo likumprojektu. Bet apvienotā saraksta deputāts Kulbergs, kurš mums video tik krāšņi stāsta par to, kādi ir gaidām grozījumi, pats nav iesniedzis nevienu priekšlikumu šajā likumprojektā, nav uzstājies no tribīnas un pat nav balsojis pret šo likumprojektu. Latvija turpina bendēt gļēvi un tuvredzīgi politiķi. Mēs esam vienīgie, kuri redz, saprot, nebaidās un dara. Mēs konsekventi turpinām iestāties pret šādiem valsti iznīcinošiem lēmumiem.